bet es gribētu sākt ar to, ka paldies, ka jūs esat visi klāt. Un arī pateikties no sākuma, jo noslēdzot bieži aizmirstās. Paldies visiem, kas mūs iepriekš ir uzrunājuši. Un te es noskaitu paldies Andram Teikmanim, Miķelim Abulam, mācītājai doktorai Dacei Balodei, juristei Ingridai Kariņai Bērziņai, doktoram Aleksandram Kalniņam, mācītājai Rudītei Losānei un žurnalistam Kārlim Streipam, kas ir ar mums šodien, un par to arī liels prieks ar vienu. Arī prāvestei Ievai Puriņai paldies, kuru sagatavoja ierakstus, kurus tad mācītājs Guntis Bukalders uzlicis mūsu mājaslapā. Tad mūsu iepriekšējās sesijas ir visas pieejamas. Paldies arī Unai Torsterei, kura mūs visus informēja, izsūtot e-pastu par šīm sesijām. Un paldies jums visiem, kuri piedalījāties manas dzīves stāsta un Dieva vārda ciklā. Gribēju izteikt pateicības, kā minēju sākumā, jo ar šo sesiju mēs noslēdzam šo ciklu vismaz uz laiku. Un es arī noslēgsim visu kopā to beigās ar lūkšanu. Gatavojoties šai sesijai, ko pati uzņēmos vadīt, nezinu, vai tā ir gudra lieta vai nē, bet es esmu arī vairākiem iepriekš lūgusi izpalīdzēt, un paldies viņiem, jūs dzirdēsiet vēlāk. Un pašai gatavojoties sirdī atskanēja atkārtoti Dāvida vārdi 139. psalmā, man pazīstamākajā tulkojumā, kuri vēsta, tie vārdi viņam bija: kungs izproti mani visos sīkumos, tu mani izproti visos manos sīkumos un mani pazīsti. Tu zini, vai es sēdu vai ceļos, tev ir skaidras manas domas jau no tālienes. Bet tad, kad man dzīvē nemaz nebija tik skaidras visas manas domas, jo es biju jauna, bet es jau no bērnības ticēju, ka Dāvids Dievam, tā kā Dāvids Dievam vēstīja, ka Dievs ir ap mani no visām pusēm, un ka viņš tur savu roku pār mani. Bet arī, ka šajā psalmā tiek atklāts, kādreiz pat nomanot, kādi ir Dieva ceļi, šķiet mums paredzētie, nevienmēr mēs tik labvēlīgi padodamies. Gribam paši ko pielikt, ko atņemt, mazliet mainīt to, ko sirds dziļumos izjūtam, vai ko Dieva vārds mums atklāja visos savos tulkojumos. Un psalmos it sevišķi tas atklājās ne tikai man, ja varbūt jums, bet katram gandrīz Dieva cilvēkam. Es ticu, ka Dievs savus vārdu patiesību atklāja vispilnīgāki Jēzu Kristu, bet arī visur Bībelē, dabas brīnumos, baznīcā un katrā cilvēkā. Dieva vārds Bībele man bijusi dzīves rokas grāmata, kā daudziem. Strādājot ar bērniem un jauniešiem, arī ar Lelbu iepriekš izdevu mazu grāmatiņu kopā ar daudziem no jums, Enkurs un Spārne. Un tas man izteica, ko Dieva vārds man šķiet devis dzīvē, gan enkuru, gan arī spārnus. Un jauniešiem es sevišķi esmu izaicinājusi viņus neturēt plauktā savu dārgo bībeles tagad, protams, nezinu, kur viena no daudzām manējām ir, bet apzīmēt, bet tiešām darīt to par savu. Apgaismot tekstus, kas viņus uzrunā. Ierakstīt jautājumus. Pierakstīt datumus, kad varbūt kaut kur ir atklājies viņu dzīvēs, kā tas Dieva vārds pēkšņi uzrunā, kā nekad līdz tam punktam. Es esmu aicinājis viņus salīdzināt tulkojumus, gan latviešu valodā, gan angļu valodā,
vārds valodā jūs droši, kad esat darījuši to pašu. Esmu citējusi vārdus, kuri man citēt reiz, kad Bībele, kura krīt čupā, nu bieži pieder cilvēkam, kurš nekrīt čupā. Jā, bet arī ir laiki bijuši, kur tas, kas palīdzēja salikt to cilvēku kopā atkal, pēc tam, kad ir sakritis čupā cilvēks, ir citi, kuri arī spējuši caur Dieva vārdiem atrast to pareizo lūkšanu, to pareizo zelta vārdu, kā vecā derībā saka, ko pateikt. Arī tā es esmu piedzīvojusi, ka Dieva vārds ir dzīvs un darbojās gara spēkā caur cilvēkiem, un tā kā Dievs atklāja caur savu baznīcu visā tajās dažādībā. Draugos un tajos arī, kuri izaicina mūs. Daudz esmu mācījusies no tiem, kuriem nepiekrītu un kuri man nepiekrīt. Dzīves stāstā, kad saņēmu stipendiju tālāk studēt Yale Graduate School, es domāju, ka es būšu jaunās derības un agrās kristietības profesori. Domāju to brīdi, ka mūsu baznīca varbūt ne tik labvēlīgi uzreiz mani ordinētu, kaut no bērnības es gribēju kļūt par mācītāju. Es mīlēju apmeklēt dievkalpojumus ar mammiņu, kura man atklāja Dieva mīlestību un ticības spēku, bet es nesapratu gandrīz neko, ko mācītājs Kugrēns teica. Viņš tobrīd kalpoja Clevelandē. Vēlāk uzzināja, ka viņš bija ļoti filozofisks, gudrs cilvēks, un arī citi draudzē nesaprata, ko viņš bija teicis, bet klausījās tā vai tā. Un droši vien pateicās pēc tam. Nāca mācītājs Ivars Gaide, sāka kalpot Clevelandē, un viņš iesaistīja visus jauniešus, ieskaitot mani, un deva iespējas Dieva vārdu dzīvu darīt. Es pirmoreiz prediķoju jaunatnes dievkalpojumā 16 gadu vecumā par tekstu Dievs ir mīlestība. Es varēju mīļiem draugiem kopā atklāt, kad es ticēju, ka Dieva vārds vēl viņiem varētu būt nozīmīgs. Vienalga, vai viņi lasa to bieži vai nē, mēs darījām visādas lietas kopā. Gājām uz filmām, priecājamies. Mēģināju attiecināt Dieva vārdu uz viņu īstajām dzīvēm. Ne tikai tām, kas notiek dievnamā. Man dzīves pagrieziens bija, kad es tiku aicināta arī Saulainas bērnu nometnē, gan kā audzinātāju un vēlāk kā vadīt bērnus, un man to bija liels prieks darīt, un mācītājs Gaide bija pārcēlies uz Toronto, tāpēc tāda izdevība bija, un es labāk tur iepazinos ar arhibīskapu Arnoldu Nelaiti Lūsi. Apbrīnoju visus šos Dieva kalpus, gan viņu, gan mācītāju Gaidu, gan arī prāvests Grenze, kas nāca pēc mācītāju Gaides, katrs tik atšķirīgs. Bet caur gadiem tagad pārkrāmējot vēstules, ko mans vīrs ir ielicis koferī un iedevis man, lai es sāku revidēt, atradu vēstules gan no mācītāja laikā Gaides, gan no arhibīskapa Lūša. Es apbrīnoju, kā viņi ar roku rakstīja, un mēs sarakstījāmies tik bieži. Un vienā viņš bija rakstījis, tajā laikā, kad es jau studēju laikam 2. gadu Jēlā, viņš teica, universitātēm pietiks profesoru, bet mūsu baznīcai vajadzīgi mācītāji. Un kā anglis saka, the rest is history. Sāka mans dzīves posms ar baznīcu, ko es jau biju mīlējusi no bērnības. Bet kad es devos uz Yale, man daži brīdināja, kad es tur zaudēšu savu ticību. Jo tā bija it kā liberāla skola, bet notika pavisam pretējais.
tekstus lasot oriģinālās valodās, bībeles vārdus studējot, sadalot pa pantiem, sašķeļot tekstus, salīdzinot ar agriem manuskriptiem, vērtējot un dokumentējot, pārvērtējot, kurš ir oriģinālāks, kur saglabāti autentiskākie vārdi, patiesi auga mana pārliecība. Kad burts nokauj, bet gars dara dzīvu. Kad Dieva mūžīgā patiesība stāv aiz katra vārda, bet atklājot savā tik bagātā dažādībā, uzrunājot katru ticīgo tā, kā tā dvēselē spēj tai patiesībai atvērties. Un tad sevi atpazīt, kā Dieva vārds lasa viņu dzīves. Ne tikai otrādi. Kad pienāca laiks, un mans priekštecis arhibīskaps Elmārs Ernsts Rodzītis droši, kad atcerās daži citi tos laikus debatēt ar arhibīskapu Jāni Vanagu, tad es ļoti pateicos, ka es biju, principā, es teiktu, labi sagatavota. Arī darīt to, ko mēs negribējam darīt. Spēlēt bībeles ping-pong. Šis pants varētu nozīmēt to, tas pants varētu nozīmēt to. Un mēs atskārtam, ka ir tik liela dažādība un var pārunas turpināties, ja kāds patiesi nenostājās tā, kad viņš vienīgi jeb viņa zina, kā tiešām Dieva vārdam ir jābūt interpretētam, jeb tulkotam. Kurš ir tas pareizais tulkojums, no kura laika, kura manuskripta. Bija jāprasa un gal galā jānolēm, kā jūs visi saprotiet, līdz lēmumam, kad mēs netiksim. Mēs nerunājam tai brīdī vienā valodā, kaut mēs lasam vienu un to pašu bībeli. Varbūt katrs savā individuālā tulkojumā arī. Un mēs nolēmam pieņemt, kad mēs pieņemsim cita uzskatus, bet pārtraucam mēģināt viens otru pārliecināt. Svarīgākais, es ticu, visās šīs debatēs, arī tagad, par to, kuram ir patiesība, kuram nav, kurš ir vislabākais vai liberālākais, konservatīvākais. Katra grupa varbūt grib savu panākt. Un es nonāku atpakaļ tur, kur Dāvids noslēdza savu 139. psalmu pie vārdiem, pie kā mums visiem varbūt jānonāk, kad mēs sakam, kungs, es lasu pēc pirms 65. gada tulkojumā, pārbaudi mani, ak Dievs, un izzini manu sirdi, izmeklē mani un izdibini skaidri manas domas un lūko, vai es neesmu uz ļauna ceļa. Tad vadi mani pa mūžības ceļu. Vai arī, kā nesenākā tulkojumā lasam, izlūko mani Dievs un izzini manu sirdi, pārbaudi mani un izzini manas raizes. Raugi, vai neeju pa posta ceļiem un vadi pa mūžīgo ceļu. Vai, kā angliski skan New Century tulkojumā, probe me, God, know my heart, try me, know my concerns, see if my way is crooked, then lead me in the ancient paths. Vai, New International tulkojumā. Search me, O Lord, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. See if there is any offensive way in me and lead me in the way everlasting. Vai nav brīnišķīgi, ja mēs apstātos un mums būtu laika visam, es jums katram prasītu, kurš tulkojums jums vairāk gāja pie sirds. Nemaz nedodoties citos tulkojumos, kur nu vēl vācu valodā
Es ticu, ka visi neizmeklētu to pašu tekstu, tulkojumu. Kur nu vēl varbūt Jēzus vārdus, kuru tulkojums agrākā latviešu valodas tulkojumā mani mocīja ilgus gadus. Tie vārdi bija lietoti un ļaunprātīgi izmantoti. Kaut glika Bībelē, Jāņa evaņģēlijā, 14. nodaļā 6. pantā skanēja vārdi, kas saskanēja ar grieķu valodas oriģinālo valodu, vēlāk to pārtulkoja atkal dažādi. Es citēju glika tulkojumu. Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība, saka Jēzus. Neviens nenāk pie tēva, kā vien caur mani. Bet gadiem, arī man augot, mēs lasījām 65. gada tulkojumu, kurš teica tā: es esmu ceļš, patiesība un dzīvība, neviens netiek pie tēva, kā vien caur mani. Un man šķiet, tur ir liela atšķirība. Nenākt vai netikt. Un tādēļ es biju ļoti pateicīga, ka 2012. gada tulkojumā bija atgriezušies tulkotāji pie tā, kas bija glikā. Neviens nenāk pie tēva, kā vien caur mani. Jo tur ir aicinājums. Tur nav tāda sajūta, ka tu tiksi apstādināts pie kaut kādas lielas sētas, kurā jāpārlec pāri, ja jātiek pašu spēkiem pāri. Ir klusā nedēļā, kura garīdzniekiem un draudzes locekļiem reti, kad ir klusa. Bet īstenībā šī nedēļa aizņem tā kā gandrīz visā baznīcas gadā. Garīdzniekiem jāgatavojās visiem dievkalpojumiem, kuri ir daudz šajā nedēļā, bet dievlūdzējiem tāpat. Šai sesijai biju izmeklējusi ielikt ne tekstus, kas atskanēs lieldienu rītā, jo es pieņemu, ka tie būs no viena evaņģēlija, droši vien, varbūt ne no Marka, bet es nezinu, redzēsim, kā jūs katrs lemsit, jo paredzēts ir no Marka, bet es dalījos ar augšām celšanās stāstiem no visiem 4 evaņģēlijiem mazliet. Ar norādījumu, ka patiesi Marka evaņģēlijā pielikts klāt tikai 2. noslēgums pēc gadiem, jo 1. varbūt nedeva mieru cilvēkiem. Vai patiesi neatspoguļoja to, kas vēlāk notika, kad mēs zinām, vēsts par Kristus augšām celšanās nebija apklusināts, bet visa pasaule atskanēja ar to. Pārlasot versijas, es ceru, ka varbūt pārlasiet, droši ka arī manījāt atšķirības. Ceru, ka tās jums neradīja kādas īpašas raizes. Es pieņemu, ka varbūt nē, jo jūs esat varbūt jau atklājuši pa gadiem šīs atšķirības. Dažādība atklājās atšķirīgos autoros, klausītājos, geogrāfiskos apstākļos, laikos, vietās. Kādreiz tiek pacelti jautājumi no tiem cilvēkiem, kuri mūs izaicina un lieto atšķirības tekstos, lai apšaubītu notikumu patiesīgumu. Vai arī tad atšķirības tiek kādreiz atklāts, lai it kā šķeltu kristiešus. Un man tad dziļi uzrunājuši ir dāņu teologa un filozofa Kierkegaarda vārdi par tādu anxiety, kas varētu rasties. Kad neesam mierā ar to, kad vajadzētu taču būt vienīgai it kā Dieva vārdu patiesībai. Un mēs atklājam, ko pavisam citādāk. Es lasu angliski, jo tulkojot tiešām kaut kas šī gadījumā pazūd. Viņš rakstīja: He who is educated by anxiety is educated by possibility. And only he who is educated by possibility is educated to his infinitude.
Whoever has been truly brought up by possibility has grasped the terrible as well as the joyful. Komplicēt vārdi, vai ne? Bet rāda uz to, ka arī tur, kur ir varbūt dažādība, kur ir nemiers ar kaut ko, mēs atklājam ko vairāk par to, kas ir iespējams. 4 evaņģēlijos. Un tā arī es esmu gribējusi, lai šodien atskan vārdi no visiem 4 evaņģēlijiem, kas katrs, ja jūs lasiet, ir tiešām mazliet citā tulkojumā par tiem notikumiem, kas notika pirmā lieldienu rītā. Un tādēļ es šobrīd lūdzu nolasīt vārdu Unai Torsterei, kura ir mūsu baznīcas virsvaldes prezidija locekle un mūsu baznīcas Lielbritānijā pārvaldē, nolasīt viņai lūdzu vārdus no Mateja evaņģēlija teksta, kur Jēzus runā. Una. Jā, paldies. Tad tās steigšas devās prom no kapa, baļ un liela prieka pārņemtas. Tās skrēja pasludināt šo vēsti viņa mācekļiem. Un pēkšņi tām pretī nāca Jēzus, sacīdams: esiet sveicinātas. Viņas pienāca klāt, apkampa viņu kājas un viņu pielūdza. Tad Jēzus tām sacīja: nebīstieties, ejiet paziņojiet maniem brāļiem, lai tie dodas uz galeriju. Tur tie mani redzēs. Paldies! Un tagad lūdzu mācītājam Jānim Ginteram, kurš tagad ir Milvoku latviešu draudzes mācītājs, bet ilgus gadus kalpoja Lelba baznīcā, pirms ienāca pie mums Lelba pasaulē, nolasīt Marka evaņģēlija teksta daļu. Vēlāk viņš parādījās tiem 11, kad viņi pie galda sēdēja, un viņš norāja viņu neticību un sirds cietību, ka viņi neticēja tiem, kas bija redzējuši viņu pēc augšām celšanās. Un viņš tiem sacīja: ejiet pa visu pasauli un sludiniet evaņģēliju visai radībai. Kas tic un tiks kristīts, tas tiks glābts, bet kas netic, tas tiks pazudināts. Bet tiem, kas tic, ies līdzi šādas zīmes: manā vārdā tie izdzīs dēmonus, runās jaunās mēlēs, tie ņems rokās čūskas, un pat ja tie dzers indi, tā tiem nekaitēs. Neveseliem tie rokas uzliks, un viņi atlaps. Paldies! Lūdzu tagad prāvestei Anitai Vāsbergai Pāžai, kuri ir Latviešu evaņģēliska luteriskās baznīcas Amerikā pārvaldes priekšniece un mana garīgā vietniece Leu pasaulē prezidijā. Un viņa lasīs tekstu, kas neparādījās jūsu lasījumā, jo tikai mazliet vēlāk Lūkas evaņģēlijā runā pats Jēzus augšām celšanās stāstā. Lūdzu. Viņš runā 2 mācekļiem ceļā uz Emausu. Ja. Tad daži no mūsējiem aizgāja pie kapa un atrada visu tā, kā sievietes bija sacījušas, bet viņu pašu tie neredzēja. Un viņš tiem sacīja: ak, jūs nesaprātīgie un sirdī kūrie ticēt visam, ko runājuši pravieši. Vai Kristum tā nevajadzēja ciest un ieiet savā godībā? Un iesākdams no Mūzes un visiem praviešiem, viņš tiem izskaidroja, kas visos rakstos sacīts par viņu. Paldies! Un pēdīgi, no Jāņa evaņģēlija teksta es esmu lūgusi lasīt mācītājiem Guntim Bukalderam, kurš ir mūsu Facebook lapa, mājas lapas un Facebook lapas kārtotājs, uzturētājs, un ienāca mūsu baznīcā no Adventistu baznīcas pirms 2 gadiem, un tagad kalpo arī Rīgas evaņģēliskā draudzē. Lūdzu, Gunte. To sacījusi viņa, tas ir Marija Magdalēna, pagriezās atpakaļ un redzēja Jēzu stāvam,
bet viņa nezināja, ka tas ir Jēzus. Jēzus viņai sacīja: Sieviete, kādēļ tu raudi? Ko tu meklē? Viņa, domādama, ka tas ir dārznieks, viņam sacīja: Kungs, ja tu viņu esi aiznesis, saki man, kur tu viņu esi licis, es viņu paņemšu. Jēzus viņai sacīja: Marija. Pagriezusies tā viņam ebrejiski saka: Rabuni, tas ir skolotāji. Jēzus sacīja: Nepieskaries man, jo es vēl neesmu uzkāpis pie tēva, bet dodies pie maniem brāļiem un saki viņiem: Es uzkāpu pie mana tēva un jūsu tēva, un pie mana dieva un jūsu dieva. Marija Magdalēna atnāca pie mācekļiem un pavēstīja: Es redzēju kungu, un viņa stāstīja, ko viņš tai sacījis. Paldies! Vai jūs saklausījāt 4 atšķirīgus Jēzus? Šajos tekstos varbūt tik dramatiski neatklājās kādreiz, kā ir dzirdēts dievkalpojumos pa gadiem, pa gadu simteņiem. Es to darīju, jo man fascinē, ka tā arī ir viena interpretācijas atklāsme, kad mēs augot dzirdam bieži viena un tā paša garīdznieka teiktos Dieva vārdus. Tādēļ es esmu ārkārtīgi par to, kad arī laji lasa dievkalpojumos. Jebkad var atšķirīgos brīžos, jeb dievkalpojumos dzirdēt arī citus garīdzniekus. Jo katrs arī garīdznieks, jeb arī lais, lasot Dieva vārdus, nemaz neskatoties komentāros, neskatoties tulkojumos, nemēģinot prātu iedarbināt, rakstīt svētru un tulko. Jo tas Dieva vārds tajā mirklī viņu uzrunā kā dzīvu personu, zināmā vietā, zināmā laikā, zināmā dzīves posmā. Pirms daudziem gadiem, pirmoreiz, kad viesojās, es domāju, pirmoreiz Lelba sinodē, Čikāgā, arhbīskaps Jānis Vanaks. Elmārs varbūt labāk arhbīskaps emeritus atcerētos. Es domāju, tā bija pirmā reize, kad viņš bija pie mums, un tu arī biji. Es biju iepriekš lūgusi mācītājiem Garazerā. No mums bija mācītāji sapulce, un es lūdzu kādiem 7. Viņi droši vien domāja, ka viņi nesaprata, ko laumā kalpar. Bet mēs ar veclaiku ierunātāju, tape recorder, iegājām istabā un es teicu, nolasiet lūdzu to stāstu, kur Jēzus apsauc vētru. Un tur bija 7 ļoti atšķirīgi, tīšām izmeklēt, kur es minēju, būs atšķirīgi lasītāji, mācītāji visi. Un tur tiešām bija 7 Jēzus stāsti. Viens klusu, mierā sauc uz vētru. Un tad rāja mācekļus. Kādēļ jūs esat tik mazticīgi? Un te. Viens bija vienaldzīgs, klusu, mierā. Bija burtiski tā kā klusu, mierā. Vai tā kā mācekļi, jūs mazticīgi, ja jūs nesapratat, kas notiek. Te ir taču pestītājs, jūs esat drošībā. Viena bija ļoti, ļoti līdzjūtīga, klusu, mierā. Kādēļ jūs esat tik mazticīgi? Ārkārtīgi atšķirīgi. Un es atskaņoju, atspēlēju, kāds palīdzēja, tajā sinodē. Jo man bija tāda pārliecība, ka arī pat Jānim Vanagam katram, kas gribētu teikt, ka man ir tā pareizā, interpretācija, man pat lasot Dieva vārdus, atklājās, es teiktu, Dieva varenība un dažādība. Un tagad es aicinu jūs dalīties. Varbūt jūs esat ko manījuši līdzīgi.
dalieties, kur varbūt ir bijis viens garīdznieks, kas ietekmējis ir ļoti, kad ir dusmīgs bijis Jēzus. Otrs, kas ir bijis tik miera pilns un mīlestības pilns ar savu baltu, mēs taču nezinām. Bet mēs varam kaut kā, es lūgtu, varbūt jūs varat dalīties, kur kāds lais pat, ja vienalga ir lasījis Dieva vārdus, kurus jūs esat iepriekš jau gadiem lasījuši, bet ir atklājuši kaut ko no tā, ko jūs nekad nebūtu iedomājušies tādā lasījumā. Lūdzu, sāciet paši. Jā, es atvainojos, ka mans suns mēģināja interpretēt arī tajā pašā laikā, kad es lasīju. Es atminos, varbūt tā bija sinode Kanādā, un mēs varējām izvēlēties uz Jāņa draudzi vai uz Andreja draudzi, kur katrā ziņā es biju Andreja draudzē, un viesis bija mācītājs Gunārs Abakuks, un teksts bija Es esmu labais gans. Un atklāt sakot, es domāju, ka mācītāji nav vislabākie dievlūdzēji, ka viņi paši priekšā nav. Un es domāju, jā, vecais pazīstamais teksts, to varētu no galvas. Un es nekad neaizmirsīšu, ka Gunārs to nolasīja tādā veidā, kā es to nekad nebiju dzirdējusi. Ka es to dzirdēju pilnīgi no jauna. Tas nekādā ziņā nemainīja to, ko es jau biju dzirdējusi, bet kā es to biju dzirdējusi. Ar tādu mīlestību un pazemību, ka es to nekad neaizmirsīšu. Es to arī kaut kā varbūt nesagaidīju no savu amatbrāļu, kuru es pazinu citādā sēdēs un nevis kā amatbrālis mācītājs, kas man lasa. Un to es nekad neaizmirsīšu. Vienkārši dalos, lai varbūt kāds cits arī padalītos. Paldies. Kādam citam? Tas var būt negatīvs vai pozitīvs pārdzīvojums, kur varbūt lūdzu, Daira. Man tāds pārdoms vienkārši par to, ka es varbūt esmu tāds introvertāks cilvēks, un man, kā saka, tad, kad man lasa kaut ko priekšā, arī mācītāji vai pat dažādi mācītāji, ja? Mani, kā saka, ir pa vienu ausu iekšā, pa otru ārā. Man ir grūti uztvert lasītu tekstu, klausīties. Es viņu tajā brīdī saprotu, un pēkšņi es atkal vairs jau esmu savās domās, tāpēc es varu tikai lasīt Bībeli, un ja ir labi komentāri vai kāds pārdoms, tas man uzrunā. Tā kā piedod Lauma, bet man ir pavisam savādāk tā pieredze. Bet tad, kad tu lasi citu priekšā tos pašus Dieva vārdus, vai tu esi manījusi sevi, ka tu ja visi mēs to varam prasīt, kādā tonī mēs lasam, nezinot, kā toreiz, pirmoreiz atskanēja šie vārdi. Jā, mana pieeja ir tā, ka es drīzāk cenšos pēc iespējas neitrālāk lasīt, lai kāds neietulkotu tur kaut kādas manas izjūtas vai un tā kā nekad neesmu balsi pacēlusi vai kaut kā rājusies caur tekstiem, ja, cik ir bijis tā iespēja lasīt priekšā dievkalpojumā. Paldies! Paldies, ka tu dalījies. Tiešām, es visas rokas nevaru uzreiz redzēt, vai kāds varētu turpināt. Lūdzu, Kārli. Jā, es anglikāņos esmu gan vadījis tādus lūkšanu un dziesmu dievkalpojumus, gan arī ļoti bieži asistējis, gan arī ļoti bieži lasījis tekstu. Un man viena lieta, kas man vienmēr ir likusies, ir kā jūs teicāt, tie daudzie tulkojumi. Teiksim, man angļu valodā vēl joprojām etalons ir Karaļa Džeimsa versija, tāpēc, ka tā ir rakstīta tādā maģisterālā valodā, tādā ļoti glaunā valodā. Un savukārt latviešu valodā tas pēdējais tulkojums, kas iznāca 2012. gadā, es zinu, ka tie mācītāji gāja uz pirmavotiem un meklēja visu to, kas bija aramējošu valodā un sengrieķu valodā.
Bet, piemēram, baušļi, tev nebūs nogalināti, man ir precīzāks jēdziens nekā nenogalini, kas ir tajā jaunajā variantā. Tas ir vienkārši priekš manis pārāk vienkāršots. Bet man svarīgāk par to, kā lasa tekstus, un to es saku, tāpēc, ka anglikāņos mums ir visādi cilvēki, kas mums ir briti un latvieši un tā, un ir diezgan daudz akcentu, kurus ir reizēm grūti uztvērt, un tad nav svarīgi tas, kā viņš lāks. Man svarīgāk ir sprediķi. Un tādā nozīmē man ir divi mācītāji, kas man ir vienmēr staigājuši, tā teikt, līdz. Viens ir Vilis Vārsbergs, kurš gan Amerikā, gan arī Latvijā, viņš pie mums anglikāņos kādu laiku darbojās, bija izcils interpretētājs par Dieva vārdu un par Bībeles tekstiem. Un otrs bija Juris Cālītis. Jura Cālīša sprediķi vienmēr bija tādi diezgan provokatīvi. Laika gaitā mēs no viņa uzzinājām, ka baznīca nav svarīga, draudze nav svarīga, dievkalpojumi nav svarīgi, evaņģēlijs īpaši nav svarīgs. Svarīgi ir cilvēka sirds un savstarpējās attiecības. Tāds šķita esam viņa tāds centrālais elements. Bet mums dievkalpojumi ir angļu valodā, un līdz ar to drusku varbūt cita toņkārta nekā ir latviešu dievkalpojumos. Fascinējoši, jā, jo tur ir arī vienkārši jāprasa, kāpēc cita toņkārta angliski nekā latviski. Es domāju, ir ne tikai angliski, latviski, bet ir arī atšķirības starp to, kā lasa amerikāņi, kā lasa briti, kā lasa latvieši, kuri prot angļu valodu. Tur ir arī, tāpēc, ka tur ir cita izpratne par valodu kā tādu. Jā. Un es nedomāju, ka kāds mūsu baznīcā īpaši mēģina ar tādu likt iekšā tajos lasījumos, kas mums ir. Jā. Paldies. Vai kādam ir bijis tas, es minēju par to, ko es īpaši biju izveidojis kā projektu toreiz Lelpsinodei. Bet es arī pazinu dažus tos mācītājus, kuri arī droši vien savās draudzēs līdzīgi. Arī es piekrītu, kur svētruna ir tā vieta, kur arī var dziļāk izpaust, kāpēc varbūt liktos, ka tajā mirklī Jēzus būtu bijis, svētās dusmās nonācis, jeb kur viņš mierinātu, kā mūsu balsis ir atšķirīgas. Bet varbūt tas ir tā kā katrs ir pirmo reizi, kas ir atklājis jums, kā Dievu vārdu skaļi teikt. Jo tas ir, kas ir, mēs zinām, kas ir tēvreiz, tie ir Kristus vārdi. Un es nezinu, kas jums vispirms mācīja, kā lūgt tēvreiz. Un man ir cilvēki liecinājuši, ka tā ticība, kas pienāca bērnībā, un kā atskanēja šī kopējā lūkšana, kādreiz ietekmēja visu viņu ticības izaugsmi. Es gribēju pieminēt par to lasīšanu, ka man ļoti patīk iedzīvināt to lasījumu, tad, kad es to daru mūsu baznīcā. Man patīk. Tā kā, ja tur ir izsaukuma zīme, tad es to teikšu, it kā tur vajadzētu būt izsaukuma zīmei. Arī līdzīgi, es domāju, pravest Anita man pirms nedēļas varbūt teica, šo rindu vajadzētu lasīt bišķiņ sarkastiskāk. Un man patīk, ka man dod tādus, tā kā, lai būtu kaut kas interesantāks, lai nav tikai, kad lasa vienmuļi, bet kad lasa tādā dzīvā veidā. Un es arī gribēju pieminēt, ka uz Facebook šodien es redzēju, ka bija bilde tāda tradicionālā balto amerikāņu Jēzus, kas ir tā kā balts un mierīgs un tur jēriņi. Un tajā tekstā bija rakstīts, viņš tāds nebija īstenībā, viņš bija tāds dedzīgs un šitādi cilvēki nevarētu iedomāties, ka iet dievnamā un apgāž visus tos galdus un tādas lietas. Tā kā es tikai gribēju dalīties ar tām divām lietām, kas man ļoti atstāja lielu iespaidu arī. Un patiesi ir tā,
kad tas ir gadsimtiņiem no paša sākuma, un piemēram no pašiem evaņģelistiem, kad katrs atšķirīgi mēs varētu analizēt, mums būtu, un jūs droši vien esat. Jūs esat baznīcas cilvēki, jūs varbūt visu mūžu jau esat analizējuši un salīdzinājuši un sapratuši, cik atšķirīgi daži šie raksti, un kur nu vēl arī Pāvils savās vēstulēs atšķirīgos posmos savā dzīvē. Bet tas ir tas, kad ir interesanti, jo oriģināli, ja jūs kādreiz esat redzējuši tos manuskriptus, tur nebija ne komatu, ne izsaukuma zīmes, ne izsaucēja zīmes, nekas tāds. Un pa gadu simtiņiem tas ir atkal, teiksim, mainīts, un kādreiz, kā iepriekšējā sesijā, mēs bijām līdzīgi pārunājam šo to Kārlis Streips minēja, kad, un tagad man izgāja no prāta, ko tu minēji, kad, teiksim, par to, kādā veidā kāds varbūt pārrakstot ar roku Bībeli, tu teici aizgāja pēc kapīte vai kaut kur, un atnāk apukai kaut ko ieraksta dubulto. Mēs nezinām, kā tās kļūdas, kas ir cilvēcīgas, ienāca arī tajos tulkojumos, un ir fascinējoši to pētīt. Bet kāpēc arī ir svarīgi mums, varbūt visiem, kas esam baznīcā, rūpēties kaut kādā veidā, kā mēs šo pasniedzam, jo tagad ir augusi jau, es gandrīz gribu teikt, otrā paudze, kas patiesi nepārzina Bībeli. Daudz, ja es runāju vispār, bet varbūt jūs varat man dalīties, kā sasniegt viņus, kas patiesi nelasa Bībeli. Un tad ieejam iekšā ar to domu, kad mums taču ir kāds pamats, ko dot viņiem, kāds tā kā enkurs un varbūt spārne, ko mēs lai darām, kā mēs pārtulkojam Dieva seno vārdu dzīvā ikdienā mūsu pašu pieredzē. Elmār, vai tu varētu dalīties, kā bija tava pieredze ilgāk kā mana ar arhibīskapu Jānu Vanagu par tulkojumiem, kā izprot Dieva vārdu, kā tu to piedzīvoji, ja pieredzēji? Man jāsaka, ka es nesaprotu, kādēļ viņš saprot tā, kā viņš saprot. Un es domāju, ka, protams, ir dažādība izpratnēs, bet tā nav arī visatļautība. Un cilvēka saprāts arī var dot norādījumus, kādi ceļi ir arī citiem. Ja arī viņi nepiekrīt, tomēr kā iespējama iespēja saprotami, un kādi citi ceļi ir vienkārši neprāts. Piemēram, mums ir viena grāmata attiecībā uz sieviešu ordināciju no profesora Hērles, ko viņš skaidri un gaiši pierāda, kad tie panti, kas nostājās pret to, ir ļoti citādi vai ļoti specifiski kontekstā izprotami. Un kad to es esmu manījis, kad uz šādu grāmatu nemaz neielaižās. Saka, es zinu, kā tā Bībele ir, un vispārējais ar to nenāciet. Un kur tad tā nostāja ir šāda, tad diemžēl, man arī grūti ir to kā vienu iespēju akceptēt. Citādi, es domāju, daudzās lietās mēs varētu atstāt galīgo izšķirību pastorai dienai un atļaut viens otram dzīvot līdz tam ar savu izpratni. Bet kur uz vienu ļoti specifisku tulkojuma pamata citiem arī pat neļauj vairs dzīvot, tur, es domāju, pat ir tas viens grēks pret svētā gara, pret to, kas ir paša teksta būtība.
Tas ir tik tālu, un citādi pie tā iepriekšējā, kā lasa Bībeles tekstus, tur man ir ļoti svarīgi, kad es nenostājos starp Dieva vārdu un cilvēku. Un tādēļ, jā, arī man Dieva vārds un šis teksts nav vienaldzīgs. Es mēģinu iespējami maz iekrāsot tekstus, īpaši arī tā kā mūsu tēvs lūkšanas, bet strādāt tikai ar starpbrīžiem, ar pauzēm. Vispirms jau, lai skaidru un gaiši viņi akustiski dzirdētu, un viens otrs ir pateicīgs. Un man saka, paldies, es jūs sapratu, bet es jūs dzirdēju. Un tas ir tas pirmais jau, bet tad ar starpbrīžiem, un ar to var ļoti daudz darīt, bez tā, ka emocionāli izvaro tekstu. Paldies! Vai, ja es drīkstētu te kaut ko piebilst, te Kārlis ir atkal. Te ir svarīga lieta attiecībā uz jauniešiem, jo jaunieši mūsdienās vairs nav cilvēki, kuri ir gatavi pieņemt, ka tāpēc, ka Bībelē ir kaut kas 3. Mūzes grāmatā un Pāvila vēstulē romiešiem, no tā izriet, ka automātiski ir jābūt pret visiem gejiem un lesbietēm. Nedz arī, ka tur ir kaut kas, kas pasaka, ka sievietei nav nekādu tiesību, tajā skaitā valdīt pašai pār savu organismu. Un, teiksim, kad es biju bērns, mana vecā mamma bija tā, kas mani ieveda baznīcā. Viņa bija tāda ļoti laba kristiešu sieviete, Eleonora Streipa, Galvinovska, viņa bija polieta pēc dzimšanas. Un man kā bērnam, es biju sapratis, ka Dievs ir pārklāts pāri visai pasaulē un zemeslodē. Un tad, kad sākās kosmosa industrija, es biju noraizējies par to, ka raķetes Dievam izcirtīs caurumu vēžerā un kā tas būs. Bet mēs kā bērni, mēs uzdevām tos pašus jautājumus, ko uzdod arī pieaugušie. Piemēram, ja Dievs ir visus mīlošs, tad ko nozīmē tas, kas notiek pat laban Gazā, ko nozīmē tas, kas notiek Ukrainā, kā viņš var tā kaut ko pieļaut? Un tur ir tā dziļā interpretācija, kas ir vajadzīga, un es pilnīgi uzskatu, ka jauniešiem un bērniem ir vajadzīga cita interpretācija nekā pieaugušiem. Jā, ļoti labi. Paldies. Anita, es noķēru tavu roku, lūdzu. Piedod, es vienkārši arī domāju, es ar jauniešiem ņemu bieži to pašu, ka Jēzus apsauc vētru, varbūt tāpēc, ka tu toreiz to lietoji Lauma tajā sinodē. Un mēs pārdomājam, kā tas pats teksts uzrunā cilvēkus tieši tur, kur viņi tajā brīdī atrodas. Un tas ir tieši tas pats teksts, bet viņš var būt nozīmīgs un pat izšķirošs dzīvē katram. Ja tu esi bēdīgs, kā tu to sadzirdi, ja tev ir dziļas skumjas, kā tu to sadzirdi, ja tev pašlaik ir bailes, ja tu esi labā omā, kas ir tas pats teksts tevi var uzrunāt. Un līdz ar to neviens tev arī nevar teikt, šis ir vienīgais veids, kā to saprast un to sadzirdēt. Tev pašam jāmācās, kā izprast, kā izvērtēt, kā uzklausīt. Tas ir, protams, process, un visu mūžu mēs to daram un mācamies un iepazīstamies vēl labāk ar Dievu, bet ka tas teksts pats var būt tieši tas pats un nozīmēt kaut ko pavisam citu citiem, atkarībā no tā, ko viņi tajā brīdī piedzīvo. Un es tikai vēl arī pielikšu klāt, ka man tas dzīvais teksts nav tikai tajā brīdī, kad mēs viņu izrunājam, bet arī man kādreiz dievkalpojumā es visu nedēļu esmu strādājis pie sprediķa, domājusi, veidojusi, un tanī brīdī, kad es lasu, vai nu man asaras saskrīt, kaut kas viņš mani uzrunā tā, kā visu to nedēļu vēl nebija uzrunājis, jo atkal šis ir jauns konteksts kopā ar citiem un jaunā veidā. Tā kā tas, ka tas vārds ir dzīvs, ir ļoti interesants. Paldies. Un paldies Dievam. Vai ne? Un paldies, Rolanda, es redzu tavu roku. Jā, mīļš, paldies, bīskap, par to piemēru, par to vētru. Es varu tikai pateikt, ka pirms dažiem gadiem man te uzrunāja, bija jārunā par to vietu dievkalpojumā.
Un man pēkšņi atklājās, cik skaisti, ka ir iekšējā vētra mācekļos un ārējā. Un ka viņas tas nav viens un tas pats, jo Jēzus apsauc kā vienu, tā otru. Un man tā pacilā atklājies tik skaista epizode tajā. Un es lasu vienu no tiem evaņģēlijiem, un tur iznāk Jēzus vispirms apsauc mācekļus, un pēc tam tikai to ārējo. Nu tā teikt, tanī brīdī iznāk, ka viņš vienā mirklī ir pateicis, esiet mierīgi, bet vētra vēl nav beigusies, jo viņš pēc tam tikai apsauc. Un man liekas, kāds varens! Labi, ka pirms runāšanas paspēju paskatīties paralēlo tekstu, kur ir pilnīgi otrādi. Viss mans, protams, tā atklāsme joprojām, man liekas, par šo vietu, man viņa joprojām pacilākais. Redzu, cik ļoti īpatni ir stāstīts par divām vētrām, un Jēzus viņas abas pamana, ja, un tikko pamodies un pamana abas. Ja, tas man liekas interesanti. Bet man gribētos diskusijas, ja ir iespēja laika ziņā pavaicāt par to pašu to konceptu, ja, pieejai, ka patiesi raksti ir dažādi, rakstīti dažādi, lūk, par šo pašu vētru, ko te viņš pirmo apsauc, iekšējo ārējo, paliek zem jautājumu zīmes. Un dažādi mēs viņu tulkojam, un dažādi interpretējam, un mums ir tiesības ļaut cits citam ar savu viedokli. Un viss šis darbojās tad, ja tev pretī sēž domājošs cilvēks. Bet es no tās konservatīvās vides audzis, man tas ir joprojām līdz galam nesaprotams jautājums. Es tā kā apjaušu, bet nesaprotu, varbūt padaloties, ko jūs pieredzat. Ja pretī sēž cilvēks, un mums pretī Latvijā ir sēdējuši komunisti vai citādi kristieši, piemēram, katoļi vai pareizticīgie, kur kā komunisti, tā katoļi, tā pareizticīgie sēdēdam, iztēlosimies dialogu, viņi pastāv, ka viņi zina to vienīgo patiesību. Un tas ir mans jautājums, kā tikt galā, ja es ticu, ka katram var būt savs viedoklis, sava patiesība, piemēram, kā palikt, es tā pārfrāzēšu, kā palikt ar liberālu attieksmi pret cilvēku, kuram ir antiliberāla attieksme, piemēram, pret musulmani. Ja musulmani saka, ka viņš zina pilnībā Dieva patiesību, vai es varu teikt, ka, jaunā derībā var saprast šitā, un neviens jau tā īsti nezina, tanī brīdī tas, kurš domā, ka viņš īsti zina, viņš saka, tad klusē un klausies, tad esi musulmanis, ja tu nezini. Tāds ir mans jautājums, vai jums ir ideja, vai var īsti kaut kā to dialogu paturēt, jo, lūk, stāsts par Jānis Vanaks arī ir it kā, ja, tā kā no vienas puses, ja jau katram ir brīvas tiesības, lai tak domā, ko grib. No otras puses, Elmārs saka, bet nedrīkst, nav brīvība domāt, ko grib par jebkuru jautājumu. Ko darīt? Vai jums ir kāda ideja? Paldies! Es nezinu, vai tur ir tas pats, teiksim, brīvi domāt, jeb atbrīvoti, kā Dieva Kristus atpestīts cilvēks domāt, nav tas pats, kā, teiksim, kā es domāju, Elmārs saprata vārdu visatļautību. Teiksim, tur ir arī tas, varbūt tas ir tā gal galā, kā Kristus pats ir teicis pāri visam, tas ir Pāvils, bet mīlestības bauslis kā visaugstākais, kā tas visietverošākais. Un ja tad tu nonāc tādās pārunās, vai tu vēl spēji, tā ir tā pamata ticība mums ir, es ticu, ka tā ir tā bīstamība. Jāsāk ir arī ar cilvēku var debatēt tur papakaļ, man neapdraudēja paņemt un intelektuāli un gudri, un kā viņi katrs gribēja tur ietekmēt ar savu analīzi. Ja es ticēju, kad aiz tā ir dzīvais Dieva vārds un gars, kas dara dzīvu, ja es vienkārši ticēju, un tad es varēju iet uz priekšu. Un arī tajā otrā cilvēkā, vai mēs spējam tādā Kristus mīlestības, cik mēs pilnīgi spējam to uztvert vai īstenot, redzēt to otrā cilvēkā ar vienu Dieva bērnu, Dieva radītu. Un tad varbūt mainās vajadzību viņu vairs pārliecināt, tā kā arī Elmārs teica, atstāt pastara dienā, jeb atstāt Dieva rokās to, kā tas cilvēks tiks gal galā vērtēts, jeb uzklausīts un
tā būtu varbūt tāda atšķirīga, atšķirīgs secinājums, noslēgums tādam, kur varētu nonākt pat naidā. Es redzēju, bet es nezinu, es zinu, ka laiks ir tūlīt caur. Ļoti ātri. Vienīgais, ko es gribu pateikt šajā kontekstā, ir, ka gan kristieši, gan ebreji, gan musulmaņi uzskata, ka Dievs ir tikai viens. Un līdz ar to tas Dievs ir Javejs, Dievs ir Allahs, Dievs ir mūsu Dievs, Dievs ir tikai viens, un tur vajadzētu būt sākumam sarunām ar pareizticīgajiem, ar katoļiem, ar musulmaņiem un visiem pārējiem. Un arī mēs varētu tiešām turpināt, un varbūt tāpēc arī pēc lieldienām mums vajadzētu varbūt kaut ko līdzīgi turpināt. Mēs mācāmies viens no otra, es ticu, un mēs turpinātu mācīties no katra cilvēka, kas, tā kā Anita minēja, arī par to, kad mainās apstākļi, kuros mēs lasām tos pašus vārdus, un es nebūšu vienīgā mācītāja, es pieņemu pēc daudziem gadiem kalpojot, kad tu atgriezies, jāsprediķo atkal par to pašu pantu, un tu iedomājies vecu sprediķu atrast, un tu saki, vai, es vairs tā tieši neteiktu. Un kas ir mainījies? Un kādā veidā, un kāpēc? Un tā ir tā brīnišķīgā Dieva atklāsme caur savu vārdu, un man tā dažādība nav apdraudējoša. Es arī piekrītu visatļautību, nemēģinu tulkot to Dieva vārdu, lai skādētu citam, lai darītu pāri kādam, lai izmantotu otru vājāko ticību. Kā anglis teikt, don't go there, jo tad es arī spēju tādās, mēs teiktu, karstās dusmās, Dieva dusmās teikt, Dieva vārds nevar būt, lai skādētu otru, bet lai celtu un lai stiprinātu. Arī domstarpībās var nonākt pie miera, mierīgākā vietā un atkāpties, zinot, ka Dievs vienīgais zina visu patiesību. Bet es zinu, laiks ir caur, un es gribētu noslēgt ar lūkšanu, un vēlreiz pateicību visiem, kas palīdzēja, un kuru varbūt vārdi skanēs jūsu sirdīs un ausīs arī varbūt lieldienu rītā, kā mēs katrs dzirdam, ko otrs lasa un saka. Lūksim Dievu. Paldies, debes Tēvs, ka tavs vārds tapa miesa, Jēzu Kristu, un mājoja pasaulē, kurā dzīvojam, meklējam, kurā kādreiz pat mocamies un priecājamies, kā toreiz ļaudis, kuri bija tik atšķirīgi un tomēr tik līdzīgi mums. Jo visi gal galā augst pēc tavas mīlestības, pēc apziņas, kad mēs nebūsim šķirti no tās, bet kad caur savu dzīvo Dieva vārdu un Jēzu, tu mums atklāsi ceļu. Ceļu, pa kuru ejot, tu blakus esi mums, aiz mums esi un pat eji pa priekšu. Paldies, ka bija tie, kuri pierakstīja to, ko tavs dēls Jēzus teica, un arī vārdus, ko tu pats tiem devi savā svētā gara atklāsmes brīžos. Paldies, ka ir šie vārdi, un ka arī mēs pa šīm nedēļām esam tik daudz atklājuši par to, kā tu darbojies un dzīvo arvien ar mums un caur mums, katru vadot. Mēs lūdzam turpini vadīt un sveitīt katru, kas šeit ir sapulcējušies un arī bija klāt citās reizēs, un visu mūsu baznīcu. Turpini apgaismot to ceļu, pa kuru tu vēlies, lai mēs ietu, jo tas ir Kristus gaismas apmirdzēts. Dāvini mieru pasaulē, kura karo un rada ciešanas un bailes tik daudziem. Esi tu visiem dziedinātājs. Apsauci vētru. Ved no Golgatas katru pretī katra Galilejai.
kurā vietā var atkal elpot, strādāt, cerēt un ticēt arī rītdienai. Dāvini katram mums patiesi piedzīvot Kristus augšām celšanās dzīvības un mīlestības spēku un prieku. Pateicībā tev un visiem, kuri mūžībā jau ir, jeb ir ap mums un kuri palīdz mums pārtulkot tavus vārdus dzīvā spēkā, vieno mūs tagad, tava dēla Kristus vārdos. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valdības spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Lai Dievs svētī jūs, pasargā, viņš lai patiesi eju pa priekšu un rada jums visur kopā, strādājot, kalpojot skaistas lieldienas Kristus augšām celšanās prieku. Un pārliecību, ka viss gal galā ir Dieva rokās. Paldies jums un priecīgas lieldienas ar Dieva svētību. Priecīgas lieldienas!